Labdien! Ja tu vēlies uzzināt, kā kļūt veselam, kā palīdzēt sev un saviem tuvākajiem, kā atrisināt kādas nopietnas dzīves problēmas, esi tik laipns un uzraksti man e-pastā, un es tev atbildēšu. Bet varbūt tev ir vēlēšanās vēl kaut ko uzzināt. Varbūt tev vēlēšanās uzzināt uz kādiem saviem jautājumiem atbildes. Varbūt tev vēlēšanās kāds noslēpums uzzināt, kā savā dzīves ceļā uztaisīt tā, lai tu viegli pāriet pāri dubļainām, nepatīkamām vietām, ātrāk panākumus sasniegt. Varbūt tev ir daudz vēlēšanās. Un ja tas tā ir, esi tik laipns un uzraksti savu e-pastu vai savā e-pastā apraksti savas problēmas, un es tev atbildēšu. Es esmu vienkārši tāds pats cilvēks kā tu, un ja tu šoreiz esi kaut kādā ķēpā iekļūst, tad zini, ka es arī kādreiz esmu bijis ķēpās, un mana bērnība un jaunība ir bijusi diezgan smaga ciešana apvīta līdz brīdim, kad pēc smagas avārijas esmu nokļuvis pie viena no leģendārākajiem Latvijas un arī pasaulē zināmiem skolotājiem. Pavadot tur 7 gadus, es uzzināju, kā sakārtot sevi. Es paliku vesels. Pēc tam bija nākamie skolotāji. 4 leģendāri skolotāji manā dzīvē ir bijuši. Un pie viņiem es esmu apguvis īpašas noslēpumains zināšanas. Varbūt tu vēlies viņus uzzināt. Varbūt tu vēlies uzzināt, kā palikt veselam. Tu neticēsi, bet man vairs slimība nav. Un arī tādas parastās vienkāršās iesnas vairs nav. Agrāk bija nopietni, tagad tā vairs nav. Ja tu tiešām to vēlies, tad esi tik laipns. Un vienkārši uzraksti e-pastā, ka tu vēlies pie manis uz maniem treniņiem atnākt. Es tevi pilnīgi saprotu, jo kādreiz es biju tieši tāds pats kā tu. Es nezināju, kāpēc es šeit dzīvoju, ko es šeit daru. Man bija liela ķēpa manā galvā. Un tāpēc lūdzu, esi tik laipns, atraksti, un es tev palīdzēšu. Tu varēsi piedalīties manos online semināros, tu varēsi saņemt kursus, treniņus. Varbūt tev būs vēlēšanās pašam tādam kļūt. Es tev ļoti, ļoti pateicos. Un vēlreiz atgādinu, uzraksti savu e-pastu un sazināsimies. Paldies!